Labrīt, braukšu uz skati ar lielo. Ārā mums ir nerāda temperatūra. Ārā mums ir šodien -6 grādi. Saulīte, 8:30 no rīta. Nu, mēģināsim, kā šitais lec. Tā. Iekšāpsim iekšā. Iezīsim atslēgu. It kā kvēlsveci, bet viņa tā diezgan ilgi. Es nesaprotu, kāpēc viņa tā. Nu, laižam klāt. Lecam uzreiz. Līdz pāris. Būtis sekundes. Mums ir bišķi. No dūmus pazūd. Lec kā bite brauc uz pieregistrēšanu. Latvijas auto. Borti kustās man. Nu ko, braucu es uz kaut kādiem 80. Ātrāk es ar viņu nebraucu, nu tā mierīgi. 6 ātrumu viņam ir. Nu, ko var redzēt. Mierīgi brauc uz CSDD, pieregistrēt, redzēs, kā ies, it kā tehniskā apskata viņam ir Lietuvā, bet viņam ir šogad iet. Varbūt kaut kādus mēnešus man iedos, redzēs, kā būs. To CSDD pateiks, tad jau es tur papilnēšu. Tā jau rūc labi, brauc arī labi. Bremzē it kā nav nekāda vaina. Redzēs, kā būs. Pieregistrēsim, vajadzētu sanākt. Nu, ja būs jāiet skati, tad es skati. Nu, jā, sagatavos, sataisīs, ko liks un viss. Rītiņš, 9 no rīta un brauc. Nu, iebraucu es iekšā. Es nenofilmēju, man uzreiz atvērās vārti, salīdzināja visu. Tagad pastījās rāmi, pastījās pacēlāju, salīdzināja šitos te numurus. Viņam tikai nav skaidrības par to krēslu. Man jau izskatās, ka viņš tāds tā kā oriģināls. Es nezinu, tāds Vācijā viņš ir bijis. Viņš ir oriģināls. Nu, kur ir oriģinālais beņķis? Nezinu, kāpēc viņam liekas, ka tas nav oriģināls. Viņš ir oriģināls. Nu, tulīt redzēs, ko teiks, it kā skate viņam ir. Tad jau redzēs. Tā, skati man iedeva ideāli. Man tikai jāiziet ir numuru salīdzināšanu es dabūju. Jāsamaksā pa numuriem. Nodoklis, kur vecie lietuviešu numuriņi, pasties kāds smuka emblēma. Jādodās uz tehnisko, uz šito te numurs dabūt latviešu. Super, nu, ideāli. Aižam. Un te viņš man arī paliek tagad. Samaksāju es 206 eiro. 83. numuriņš jāspēja. Nu, kur apskate man viņiem ir. Tūlīt pateikšu. Apskate man viņam ir līdz. Teānis līdz. Pēc 10-15 minūtēm atbrauc.
līdz 15. maijs man iedeva. Super. Dabūju numurus. Jē, 83, 60. Man ir 83. gads. 60 ideāli. Jē. Super būs jāiet likt uz mašīnas. Nu, tā. Viņieti nopirku. Apdrošināšanu nopirku uz mēnesi. Nezinu, kā pagaidām kā man tur ies. Un vēl visādi jāsakārto papīri. 13 eiro bija uz mēnesi. Un viņieti kaut kādi 15 laikam bija vai ko. Un tagad gaidu, kamēr apdrošināšana sagaidīšu vēl 5 minūtes jāpagaida. Tad varēs doties ceļā, viss braukt uz mājām jāliek nost. Te ir tāda uzlīme virsū. Pamēģināšu viņu noņemt nost. Kaut kāda vāca. Šito te it kā ir uzlīme. Te ir bijušas uz sāniem, bet ir noņemtas jau, ko es te varu tālu un redzēt bišķī. Jānoņem šitā nost lielā. Un jāapstās, kas ar to lampiņu. Tālā gaisma kaut ko raustās. Tā traki. Kur varbūt 2 skrūves un šis nāk ārā. Jāpaskatās. Apakš jau. It kā jau tiek vispār no apakšas. Tad ideāli. Kāds vārciņš. Iekšā balts. Tad jau viss būs kārtībā. Jāsatais. Nu, veicu tīrīšanas darbus, noņēmu paklājiņu loku nost, apakšējo, te ir šitāds te, kaut vai ar lāpstām grābu. Kur jau izmetu ārā bišķīt, nāk loku pa šitiem caurumiem iekšā no riepām. Vienkārši vien plūdīnas miltas iekšā. Nekas jāiztīra. Būs pa smuko. Šitā vēl skrūvis vajag dabūt no, jo šitas ir uzcēlies no smiltīm augšā. Nu, domāju, pacelšu kabīnu, parādīšu, kāda ir apakšā dzinējs, bet nevaru pacelt, es te sāku apstrādāt. Un ļoti nepatika. Viss bija nevarēja redzēt, bet te bija tāds viss aprūsējis, te bija aprūsējis, te vispār jāņem nost. Te vispār izrādās caurumi ir, nezinu no kā. Tad te caurums, kur ir jāizmetina durvīs. Es nezinu, es laikam viņu uzreiz sataisīšu, lai ir mieras, jo šeit arī, piemēram, kur te ir caurumi, no augšas redzēt. Šitas viss jāsametina. Šeit ir caurums. Šiten ir caurumi. No otrā maliņa jāuzbūvē. Jānoņem šities pāri nost. Kaut kādu dienas darbs jāsataisa un tad jau var pamēģināšu. Tīri tagad ziemā nogruntēšu viņu. Visādi šitādas lietas, kas ir
nogruntēšu, pastīšos varbūt. Un pēc tam jau vasarā smuki būs siltāks, tad paņemšu visu uzkrāsošu, uzpūlēšu. Spārni viņam ņemās nost. Te var redzēt viena skrūve, otra trešā. Tad te ir kāpslim stiprinājums, te viņš stiprinās kaut kā klāt. Un te kur ir augšā 3 skrūves. Un visu viņš nonāks nost. Ideāli. Te viena skrūve bija šita sānā laikā. Te kaut kur. Nevar sataustīt tā no otras puses. Noņemšu to kāpsli nost, te tos vadiņus. Jāstās kaut kā mierīgi jānoņem. Ot. Te viņš tā kā skrūvējās nost. Ideāli. Ot, jāstais un tad jau būs labi. Ot, viens spārns nokrit zemē. Tik liela viņam tārka. It kā atskrūvējās jau diezgan labi īsnībā. Šitā skrūva bišķi grūtāk. Bet pārējās viss ir normāli. Te viss ir jāapstrādā. Jāuzliek, jāstās tekas pa maliņu. Pēc tam varbūt kaut kāds ar caurumiem jāsapūš eļļi iekšā ir. Te nav vispār gan izrūsīts. Te ir bišķīt. Tā, būs ideāli. Labi, ka tik viegli skrūvējās no. Te viņam ir tāda maliņa, tāda trubiņa. Kā viņš te pieliekās. Ot. Ideāli. Numurs vēl ir. Vieniņi, to gan vajadzētu kaut kā. Lai viņš ir smuki redzams visu laiku. Rāmja numurs. Tā, te kaut kas ir īvējies. Un šofera pusē arī tāda pati aina. Te kaut kas ir, bet ļoti minimāli te ir. Tāds jānotīra. Jā, šoferu pusē kur jānotīra, jāsatīra viss šeit. Te jāuzbūvē tāds diezgan. Laikam ir te. Un tad tie korķi jāsaliek apakaļ. Šitie caurumi, kas spīd, tie visi kuzelā par iekšā. Te jau ir ielikt it kā tāda. Malači, Tā. Viņš te jānoņem gumiju nost. Te varēs aiz filtra. Te arī apstrādāt. Tur arī diezgan aprūsējis. Brīd nevaru parādīt. Varu. Ir lukturītis. Kur aiz filtra. Arī ir. To arī jānoņem. Jāapstrādā. Es domāju, ka būs labi. Šitādas vietas bišķīt uzlaidījuši, bet daudz nē. Un skati man liekas, ka man būs šitāds te stūris pirkstcoku gumija beigta. Un otrā pusē nezinu. Laikam tas būs jānomaina. Ot. Kāpēc viņš ir te aizlikts? Ja viņam bija uz augšu jābūt. Bet labi. Kāds jau labāk zina. Labi. Tā, pārējais viss ir normāli. Ir pienākusi ziema. Augsts 12 grādi. Te es jau vienā video laikam teicu, kad ir noņemts tas tur. Te viņam pāna smuka ir. Apakšā tāda. Bet te viss izskatās ļoti labi. Ļoti labi. Viss šitais te lampiņas, te viss izskatās ļoti, ļoti labi. Pārējais rāmis izskatās labi. Rāmis izskatās ļoti labā stāvoklī. Tāds ir bišķi krūsiņš, bet ļoti minimāli. Ļoti minimāli. Šitas ir uz iekšu, bišku saliekts, bet nav daudz. Tā kā paskatās, tad var redzēt, tā minimāli ir aizgāja. Viss rāmis, viss ir labi, ripuļi ļoti biezs protektors.
tāds ļoti diezgan pabiess ir. Tālāk okur. Šitas gaisam attīrīt no mitruma. Jā, te viņam nāk eļas filtrs hidrolikai. Nu, tā viņš te izskatās, kas te rakstīts ir. Pats garums ir, visgarākais ir 13,20 cm, nu 13 metri 20 cm. Pašu galu var celt 200 kg. Pie pirmā posma, pirmais posms 3,800 un tad 2 tonnas. Nu, kādu mašīnu var mierīgi iecelt īstenībā pie sevis. Diezgan, jā, viņš ir, tas posms ir diezgan, šitas posms ir diezgan garš īstenībā. Un tā pārējais 13 metri diezgan tālu. Jā, viss ir vienīgais uz kloķiem, piu, bet tā pārējais ļoti labi ir. Tā viss strādā, viss šancē. Jā, ir bišķīt kuzavam, varbūt bišķīt kaut kas, un nezinu, šogad pabraukšu. Un nākamgad bišķi piekrāsošu, mūsu kabinetu jau piekrāsojas. It kā rūsu nesitārā apstrādāju. Tā kā brunoks nav brunoks bišķīt ir dārgs, bet tas tāds citu veida. Noņēmu to uzlīmu trako nost, video ir, ieliku, un te ar bišku bamperītim, lai nav tāds rūsiņas. Viņš tā kā nevarēja redzēt īstenībā zils, jāizmetina ciet. Te jāizmetina arī, bet augsts ir. Diezgan augsts ir, vitīgi. Tāds viņš ir, motors viņam ir 6. Es tagad negribu aiztikt, es pamēģināšu viņu pacelt augšā, tad, kad varbūt siltāks nāks. Pacelšu kabīnu augšā, parādīšu kāds dzinējs. Dzinējam, un tad jau redzēs, pastāstīšu. Dzinējam 3 tipi, ir 3 veidi dzinēji. Ne 3 veidi, viņi viens un tas pats, bet dzinēji, viņš ir, sanāk, 6 cilindri, šito te, kā viņa 6 cilindri, viņam ir, 210 zirgi. Šitas ir pats mazākais, bet es domāju, to kārbu un pārnesumiem, es domāju, ka viņš iesiņš savu velku īstenībā nav tik traki. Un, kas vēl ir, viņi ir 3 dzinēji, tā kā identiski lietas un brauc, es nezinu, ar ko atšķirās, droši vien jau ar virzuļu izmēru, jo šitas ir 210, tad ir 240 zirgu dzinējs un 280. Viņus liek tajos Eiro Cargo, kas velk piekabes, un tad 280, man liekas, tas iet jau, kas velk piekabes. Tādā ziņā es domāju, ka šitais arī iet, jo viņš ir ļoti labā stāvoklī, tas dzinējs diezgan izskatās maz brauks, kaut kāda Vācijā komunāla tehnika, viņi ir bijusi, it kā ir domāts, varbūt te zariem, it kā gribētos vēl tādu papildus spogulīti vēl, tai aklai zonai vēl, šiten vēl varētu uzlikt ar aklai zonai, te tādu, lai tu redz to priekšu, kur tu piebrauc klāt. Nav, bet, redz, nav. It kā var tādu tā kā lūpu uzlikt, es jau nezinu, varbūt, laba cena kaut kur jāatrod, jo šitas te, lai redz šito vietu, te malu, šiten ir spogulīts, protams, ka ir jau aplauss, bet nekas, darboties, viņš darbojās, strādā. Tāds viņš arī būs man. Neko pamēģinās piepulēt, šinos vācu uzraksts vēl noņems no kaut kādas piepulēs, varbūt paliks tā kā šitais piekrāsošu un uzpulēšu būs. Vajadzētu būt īstenībā labi. Riepas priekšā arī labas, ļoti labas zapaska, arī tieši identiski. Šitā te rezerves ritens zapaska, gan es dodu vaļā. Kas viņam ir? Bridgestone, visas riepas, visas ir Bridgestone. Priekšā aizmugure viss.
Bet viss ir labs, viss ir forši. Galvenais, ka viss strādā. Šitas, lai vasarā galvenais darbojās, tas, kas dzesē šito te eļu hidrolikai. Jā, ir jāsamaina trubas, nevar saprast, vai te jau ir ticis pie tiem saucamajiem trubu kordiem, jo iekšā varbūt, ja viņi sarūsē, viņas mēdz plīst arī, bet, tā nav, ka krava krīt lejā, jo atslēgas jau viņam ir, kur katra atslēga ir, te arī ir, tur ir, bet, jā, viņam ir šļaukas jāsamaina. Trubas caurules, bet tā viss ir. Jā, šitam man nepatīk. Šitais kaut kā neiet virsū te, kur viņš te kaut kā atspiežās. Es viņu gribētu vispār dabūt uz turieni, kaut kā jāpaskatās, varbūt tajos Hronšteinos viņu var pavilkt bišķīt uz leju, lai viņš smuki iesēžās iekšā, lai nerauj. Te, lai vēl gaisa no šejienes. Man patīk īstenībā, tas ir tā kā Volvo īstenībā. Augšā nāk tev, tikai augšā tāds snorkelis, un viņš to tīro gaisu nerauj no lejas kaut kur iekšā, bet no augšas. Tas arī ir forši. Tā baigi augstais. Augsts 12 grādi, laiks ir forši, bet baigi negribās, tā kā kaut ko ārā, kaut ko ņemties. Man pat malka bišķi jāzazaģē, es te no Rudolfas savedu te, un te tur mani paletes, kur šite te, tās jāsazāģē, viņš tā kā jauc šķūnīt no tā kaut kāds materiāls, no viņa man tieši sakrāmēts ir ideāli. Un es mēģināšu sazāģēt viņu. Īstenībā, jā, naglas ir kaut kāds diezgan tur daži dēļi. Bet, es esmu sakurinājis, tas sienas jaucu mājai ārā, tās arī viss sakurināja ideāli. Mājas silta uzreiz superīgi. Te jau arī sakrāmēta malciņa, bet man būs labi. Tā jāiet iekšā siltumā, kamīns kurās ideāli, neko vairāk nevajag. Otrajā stāvā var uzkāpt pleisi, paspēlēt, bet man kamīns kurās, kamīniņš kurās ideāli.